Labdien, cienījamie skatītāji! Nu jau 2025. gadā visus jūs sveicu ar jauna gada iestāšanos. Ceru, ka esam pietiekoši šajos svētkos uzņēmuši enerģiju, prieku un atkal jaunu darbus par jaunam darba cēlienam. Un 2025. gads patiešām ir zīmīgs gads, ne tikai tāpēc, ka šajā gadā ir daudzi svarīgi notikumi mums priekšā Latvijā. Protams, viens no tiem ir arī pašvaldību vēlēšanas, kas šogad notiks visās Latvijas pašvaldībās, arī Līvānos. Tā kā arī tas ir zīmīgi, bet, ja jautāt, kad ir Līvānu novads nodibināts, tad ir jāatskatās pagātnē, un šī pagātne diezgan zīmīga. Tas bija tieši pirms 25 gadiem. 2000. gadā, pašās janvāra pirmajās dienās, notika pirmā jaunizveidotā Līvānu novada domes sēde. Tā ka šajā gadā arī mūsu pašvaldība un mūsu novads atskatīsies uz ļoti zīmīgu 25 gadu jubileju. Vesels ceturdaļgadsimts. Domāju, ka katrs Līvānu novada iedzīvotājs apliecinās, ka patiešām ir daudz strādāts un daudz izdarīts šajos gados, un mēs esam tāds ļoti sparīgs, ļoti enerģisks novads, vienmēr bijis, un arī šobrīd tādi turpinām būt. Tā kā visiem novēlu šo gadu patiešām tādu arī dinamisku un uz pozitīvas nots sagaidīt. Un kā nu ne, jo arī gada nogale nesa atkal daudz jaunu un arī jāsaka tādu labu ziņu. Gribu tiešām pateikt paldies un arī lepoties ar mūsu novada uzņēmēju atkal kārtējo reizi sasniegumiem, jo atkal tātad publiskajā telpā ir izskanējis, ka vērtīgāko Latvijas uzņēmumu vidū ir vairāki tieši Līvānu novada ražošanas uzņēmumi. Un, piemēram, arī Lightguide Optika International, kas ir viens no šādiem uzņēmumiem, arī tuvākajos gados plāno nopietnas investīcijas atkal jau ieguldīt šeit Līvānu novadā, kas ir arī Latgales speciālās ekonomiskās zonas sastāvā. Un uzņēmums tuvāko gadu laikā plāno investēt vairāk kā 30 miljonus savā attīstībā, paplašinot ražošanas jaudas un izbūvējot jaunu ražošanas korpusu jau pieesošajiem ar vairākiem arī nozīmīgiem tātad šķiedras vilkšanas torņiem, radot arī jaunas darba vietas, vairāk 10 plānots šajos te gados. Tā ka tas ir viens no tādiem piemēriem, bet arī daudzi citi mūsu novada uzņēmumi, arī mazie un vidējie uzņēmumi, pakalpojumu sniedzēji darbojās, attīstās un rodās arī jauni. Un arī mēs kā pašvaldība noteikti vienu no savām prioritātēm esam definējuši arī tiešām atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, jo tas ir mūsu novada darbības pamats. Un mēs esam tiešām iezīmējušies Latvijas kartē kā nozīmīgi eksportētāji. Līvānu novads līdz ar to arī tas ir tikai jāattīsta, un arī mums aicinu atbalstām savus vietējos uzņēmumus visos veidos, it sevišķi tie, kas varbūt vēl nav tik spēcīgi un stipri. Mazie pakalpojumu sniedzēji, mēs varam katrs ar savu izvēli, ar savu pirkumu izvēloties mūsu novada uzņēmumus vai pārdevējus vai ražotājus, viņus arī atbalstīt. Lūk, bet šajā gadā arī un šajā nedēļā, janvārs mazliet varbūt pirmās nedēļas ir tāds klusāks, bet jau sāk rosīties sporta draugi un noteikti basketbola cienītāji 10. janvārī pulcēsies uz kārtējo Ramirentu Nacionālās basketbola līgas spēli, mājas spēli, tepat Līvānos, kad Līvānu basketbola klubs Līvāni un bērnu un jaunatnes sporta skolas komanda sacentīsies ar Ekscelences centra spēlētājiem. Un tas, kā jau minēju, 10. janvārī vakarā 20:20 Līvānu pirmajā vidusskolā. Lūk, un arī kultūras jomā iezīmēs jau nākamie pasākumi. Es gribētu aicināt arī sekot līdzi, iegādāties arī biļetes. Piemēram, 19. janvārī pie mums viesosies Daugavpils teātris ar viesisrādi, Sarkanās mājas noslēpums.
Un jau runājot par tālākiem datumiem, piemēram, februārī Līvānos būs Māras Zālītes un Jāņa Lūsēna jaunākā Luga Galmas pagalmā. Tātad izmantojiet iespēju 9. februāris. Tāpat arī Latvijā populāra mūziķu grupa Autobuss debesīs, kas tāpat kā Līvānu novads arī šogad svin savu 25 gadu jubileju, un viņi sniegs koncertu arī mūsu skatītājiem, un tas notiks 28. februārī. Tā ka sekojiet līdzi arī biļetēm. Un vēl gada nogale, kā jau minēju, nesa arī labas ziņas mūsu kormūzikas jomā. Tātad Līvānu kultūras centra jauktā kora Rubus diriģente Daiga Koļesņičenko ir nominēta starp 20 Latvijas labākajiem kora diriģentiem, un šobrīd ir nodots tāds sabiedrības balsojumam visi šie 20 kandidāti, lai kāds no viņiem arī iegūtu tiešām nozīmīgu balvu. Jāsaka, vienīgo nozares balvu Latvijā, kas tiek pasniegt jau 2. gadu, un tā ir kormūzikas balva. Tātad arī mēs, visa sabiedrība, varam iesaistīties atbalstot balsojumā mūsu novada kori un mūsu novada kora diriģenti. Un, lai jūs to izdarītu, tad jums ir jāatrod kaut vai Googlē ieejot, uzrakstot kormūzikas balva. Jūs arī atradīsiet, kur ir iespēja nobalsot. Tiešām ļoti zināmi diriģenti, Latvijā zināmi, un prieks gandarījums, ka arī mūsu novads novērtēts. Šis balsojums ir pieejams tieši šonedēļ vēl visiem balsotājiem līdz 12. janvārim, un balsot ir iespējams katru dienu. Tā ka to mēs arī kopā varam paveikt. Un noslēdzot šodienas savu sakāmo, tiešām vēlu šajā gadā visiem strādāt kopā, jo kopā vienmēr var padarīt vairāk. Lai mums tas izdodās, veiksmīgi šo te nedēļu un uz tikšanos jaunedēļ. Visu labu!